Autobusa maršrutā Balvi-Alūksne, kur biļetes cena ir kāpusi par 20 centiem, rīta pusē neiekāpa neviens pasažieris. Citu pasažieru informētība par biļešu cenu pieaugumu ir dažāda. Es pamanīju no informācijas vai no laikrakstos vai radio, nezinu. Jā. Bet jau laikus zinājāt, ka cenas pieaug? Zināju, jā, bet par cik nezināju. Šorīt iekāpa autobusā, tad man pateica 20 centu. Kā jums šķiet, tas ir daudz vai maz? Tas ir normāli. Nē, es līdz mēnesi atbraucu, ka naudiņu saņemt. Tad jūs neietekmē biļešu cenas? Nē, mani nē. Nevajag lielāku, jau tā liela. Agrāk brauci par tik maz santīmiem, a tagad maksā un maksā. Šausmas, man laikam autobusu piegāja. Nevar saprast. Ceļ visu laiku, bet tas tā jau notiek. Cilvēku mazāk braukoja, autobusu tas staigoja. Tarifu izmaiņas ir regulārs pārskats, ko veic Autotransporta direkcija, ņemot vērā inflāciju, izmaksu pieaugumu un vidējās algas izmaiņas. Direkcijā uzsver, sabiedrība par cenu kāpumu esot informēta jau pagājušā gada nogalē, gan arī atkārtoti šī gada sākumā. Šobrīd mēs neesam saskārušies ar kaut kādu tādu lielu neapmierinātības vilni par to, ka cilvēki nebūtu zinājuši vai nebūtu tam bijuši gatavi. Tas darbojās. Gadās tādas situācijas, ka cilvēki atskārst kaut kādas cenu izmaiņas tikai tad, kad viņi saskarās konkrēto pakalpojumu vai preci vai produktu atkarībā no tā, kam ir pieaugusi cena. Tā, diemžēl, ir realitāte. Gan pēc novērojumiem autoostā, gan arī pēc direkcijas teiktā, cilvēki visbiežāk informāciju uzzina tieši no medijiem, jo ne visi pasažieru pārvadātāji informāciju izvieto transportā. Ir pārvadātāji, kuri, protams, nāk pretī un izvieto dažādu informāciju, tie skaitā arī savos monitoros vai kaut ko savādāk. Ir pārvadātāji, kur varbūt ir kūtrāki. Tā ir viņu vide, tā ir viņu zona. Mēs iejaukties viņā gluži īsti nevaram. Ja? Izmainīt šo mēs nevaram, ja cilvēks neskatās televīziju, neseko līdz kaut kādām ziņām vai informācijām. Viņam var kaut kas paslīdēt garām. Reģionālā sabiedriskā transporta biļešu cenas vilcienos un starppilsētu autobusos vidēji palielinājušās par 7%. Pie Rīgā biļešu cenas pieaugušas par 30 centiem, bet reģionos par 20 centiem.